Jā, nu, Jā. Andalē tāds īsts ievads, ka mums arī jau te tāda izraisījusies ir diskusija par to, kā izturēties pret pieaugušajiem vecākiem, un varbūt noder kaut kas, ko mēs runājam. Bet, nu, atkal, jā, lai tas nav tā, ka tev tas ir tikai no ārpasaules pateicis, tev šitā ir jārīkojas, kur atkal tā iekšējā tā bērna daļa, kura augst pēc tēva, viņai tā šajā mirklī var būt sāpīgi. Tieši tikpat sāpīgi, kā tēvs saka, tev mācu, jo saka, tev mācu. Tad mēs varam iet iekšā. Nekas, man vajag Mēs, vairāk, jā, vajag to cieni sevi, cieni sevi. Es jau viņam sāku kaut ko tur pīkstēt pretī. Es teicu, ko tu tur runā ar mani tā? Es saku, pārtrauksim to sarunu, it kā caur smieklu, ja? Bet, nu, vienkārši, nu, es saku, zinu, ko parunāsim piekdien, ja? Nu, jā. iespējams, ka tev var noderēt nevardarbīgā komunikācija, non-violent communication. Mašals Rozenbergs pameklēt internetā, Facebookā, nē, viņš ir miris kaut kāds vairāk kā, nezinu, 20 gadus atpakaļ jau. Bet YouTube gan ir viņa ieraksti un arī Vēlreiz viņa pasaka to Spotify. vīrieti. Maršals Rozenbergs, tas ir amerikāņu psihoterapeits, kurš ir atklājis, kā runāt nevardarbīgā veidā, un tur ir formula. Formula sekojas 4 daļas. Pirmais ir novērojums. Es novēroju, ka tu mani māci. Mani tas sāpina, otrais tā emocija, mani tas sāpina. Trešais ir vajadzības atzīšanas, jo mana vajadzība tapt cienītē netiek nodrošināta vai ievērota, apmierināta. Lūdzu, vairāk man nemāc. Ceturtais ir lūgums. Tātad ir novērojums, emocija, vajadzības paziņošana un lūgums rīkoties savādāk. Un, protams, tas nav tā, es novēroju. Ja? Tēti, tu mani māci. Man ļoti sāp šo te visu piedzīvot, jo mana vajadzība tap cienītē netiek nodrošināta. Lūdzu, izbeidz mani mācīt. Arī lūdzu, stāsti man, kā man rīkoties, kad tikai es pajautāju, bet tagad es piekrītu, ka tu man pamācīsi. Un tas ir nevardarbīgā veidā. Cilvēkiem sarunājoties, ļoti daudz lietas spēja atrisināt, jo nevis tēti, kā to kā mani māca. Viņš to uzskauts kā savu braukšanu augumā, bet ja tu saki, tēti, man ir sēga, ka tu mani māci, lūdzu tā vairāk nedari, man tas sāp. Ja, tad viņš to spēja uzklausīt, jo tas ir tas, kā tu uztver to situāciju, kas konkrētajā brīdī notiek. Un tad viņš to teica, es jau tikai tev labu vēlu. Jā, protams, tad es to saprotu, bet es to uztveru pavisam savādāk. Man ir nepatīkami to dzirdēt. Un atkal, tev ir par savām sajūtām. Man ir nepatīkami to dzirdēt. Es neticu, ka tavs tētis būs tik milzīgs varmāka, ka teiks, man vienalga, ka tev ir nepatīkami. Es gribu un es teikšu. Viņš jau vienmēr saka, es nemainīšos. Es Jā, nekad nē, nemainīšos. tu nemainies. Tu jau neliec viņam mainīties. Tas, ko tu gribi, ir tikai tas, lai viņš izmanto to, kā viņš ar tevi komunicē. Pastāv, viņš paliek tāds, kāds viņš ir labs tētis. Viņš ir ļoti spēcīgs. Pastāv, kāds talantīgs, kā tu saki, ja tur Nu, pilnīgi taču spējoši ar krustī visādām biznesus un metodēm. nauda griežās. Jā, un noteikti tev ir daudz kas labs no viņa. Bet ir kaut kādas lietas, ka tie ir cilvēciskā līmenī, ja, kur viņš varbūt nav tik empātisks, kā tu gribētu. Jo viņš tāds nav. Ja viņš būtu empātisks, tad viņš nekrušķītu tādu biznesu. Ja. Varētu daudz lietas izdarīt. Nu, jā. Nu, labi, paldies, Dārts. Tu man iedevi tādu enerģiju, ja? Nu, Man ir tādu vienkārši, paldies. ja? Sesija Paldies. beigusies, tiekamies nākošajā nedēļā. Nē, es neko jūs arī. Okay. Jā. Labi. Jā, nu, Ilza, padalīsies, kā tev iet? Grupas darbs. Nu, švaks jau es esmu grupas dalībnieks. Es jau gaidu brīdi, kad teiks, ka var aizvērt acis un sakoncentrēties uz sirds centru un iet gulēt. Okay, kaut kā Nāk tēma, miegs, kas... pilnīgs. Bet vai mēs nevaram visas iedzert kafiju? 5 minūtes es arī uztaisīšu. Uztaisam kafiju, jo es tev pateikšu, ka es biju kafiju. Negribu kafiju uztaisīt. Es nedzeru kafiju. Zaļo tēju, brūno tēju, melno tēju. Es esmu cēlusies 5 no rīta un tikai likumsakarīgi, ka 8 vakarā man sāk nākt miegs, un tas ir neizbēgami. Un kafija manā uztverē ir pātaga, ar ko sit pārgurušu zirgu. Tad labāk tam zirgam ir ļaut atpūsties, nevis viņam uzšaut vēl ar pātagu.
Visu Es laiku redzu siti mīlēšanu, to jā. zirgu. Visu laiku. Es vakar arī vispār tikai 2 aizgāju gulēt. Un arī 5 celos, jo es no operas braucu no blakus pilsētas. Tā kā viss labi. Būs jau labi. Nu. Nu, tad ir jautājums, jā, kā sevi mīlēt. Mēs, protams, reizēm varam to kafiju ietriekt. Tad, ja tas notiek regulāri, tad tā kā kas notiek ar fizisko ķermeni, kā tas tiek galā. Nu, manējais netiek galā, tāpēc es izvēlos nedzert. Es vakardien, lai atbrauktu nomodā no Rīgas līdz Smiltenei, izdzēru to kafijas tasīti, un viss man mēneša norma ir izpildīta. Ja vien nebūs atkal kāds, nu, tāds vēlais brauciens, tad labāk es iedzeru kafiju nekā miegu ciet pie stūras. Bet citādi es par kafijas dzeršanu maksāju ar galvas sāpēm. Ok, labi, tad ko mēs šodien risinām? Tā viss kārtībā. Man visas bulciņas svaigas. Atkal stiprināsim varbūt sevi. Vienkārši stiprināsim sevi, savu kodolu, visu savu, lai pašas būtu spēcīgas. Kas visi nāk mums te virsū, kaut kādi citi cilvēki vai notikumi vai vēl kaut kas, ka pašas esam spēcīgas visus atrisināt. Nu. Vien vēl ar to tēvu saistībā. Atkal gaida tēta. Parunā vairāk, kuri ir tie visi? Visi kas nāk virsū? Kuriem mums jākļūst stipriem? Kas nāk virsū? Tā, tad padomāsim. Kas nāk virsū? Tā, nu atkal, es ar tevi ar jums ar šito nerunāju. Tā, laikam, es signāls paliekšu šāks, vai tu varētu? Sēž mājās. Vai tu jau varētu izteikt video, jo es sāku raustīties skaņa? Kad dzirdi mani? Dzirdi tagad? Dzirdi, jā. Tātad tās ir draudzenes, kas sūta balss ziņas. Viņas ir uz pabalstiem, sēž mājās, viņas nestrādā. Bet es taču strādāju diezgan, fiziski, un piekusus, un viņas tik sūta tās balss ziņas, un gaida kaut kādu atbalstu, un grib runāt, un grib dalīties, un kaut ko, bet, es nevaru to, un ir tā, kad, saproti, es esmu ieteikusi gan tevi, gan kādas citas grupiņas, kur var aiziet un savas emocijas rotivēt un runāt par to, ja? Bet es vienkārši saprotu, ka cilvēki tad gāži, it kā nevis gāži, viņi gaida no manis to atbalstu, bet es neesmu gatava dot, tāpēc, ka es esmu piekusus patiesībā, ja, un es negribu, kā lai es saku, arī dot to atbalstu, bet es jau nevaru pateikt, no dažiem es esmu sastrīdējusies ar dažām draudzenēm, ka es viņām vairs netiekos, tāpēc, ka, es nevaru būt psihologs, viņām pašām jāiet kaut kur jāmeklē, ar ko tur savu runāt, vai ne, un ko. Bet, viņas kaut kā neizvēlās to darīt, un es nezinu, kā lai es tā maigi tos cilvēkus aizvirzu, jo es viņiem sūtu, saku, es tur esmu, varbūt tu arī gribi, bet kaut kā neatnāk, Tēvs arī būs piektdien tajā sarunā, jā, tur jau arī būs, bet, tad es vienkārši arī spēcīga būšu un turēšos pretī. Jā, nekas. Tas jau nav tik aktuāli par tām draudzenēm, es kaut kā jau tikšu galā, gan jau kaut kā, bet, ir tādi vairāki, ja, starp citu, ir tāda metode, ir ar tiem cilvēkiem, ja, ka tādi ir vairāki tagad apkārt ap mani. Un darbā, pēc 2 gadiem atkal parādījušies bulingotāji, šitie, tie, kas tur kaut ko tur sāk atkal bulingot kaut ko, ja. Māsiņa aizgāja, tad pieklusa, bet tagad atkal kaut kāda tāda, bet, šodien nebija, bet, citas dienas bija, ja. Tā ir citu cilvēku, kā lai saka, kaut kādu, un es domāju, kas manī atkal ir, kāda netīrumi, kas bija, kāpēc viņš uzķērās uz mani atkal.
Labi. Mm. Ja būtu tā, ka tu tiešām esi pati šo situāciju radījusi, ka tev ir šādas draudzenes, kuras to vien grib, lai tu viņām dotu, bet pašas nav gatavas darīt tikai, pavilināties uz tevis, tavā virzienā, kad ir šie bulingotāji, kuri izvēlējušies tevi ir par upuri, kam dēļ tev to vajadzētu, kāpēc tu varētu to gribēt, vēlēties šādu situāciju piedzīvot. Tā par tiem bulingotājiem. Agrāk es pārdzīvoju. Tagad jau es esmu palikusi spēcīgāka, un es to bulingošanu uzreiz momentā atpazīstu, un mani viņa jau vairs nesāpina. Un es jau sevi sāku analizēt, tas ir tā, ka viņam nepatīk, kad viņš uzskata, ka es esmu princese, ja? Tātad, es fizisku darbu strādāju, un es izdomāju vienmēr metodas, lai nestrādātu tik smagi. Ja, tur kaut kādus palīgierītes izmantoju vai vēl kaut ko. Bet saprot, citi, un viņš saka, tu izmanto, citi neizmanto, citi lauž muguras. Es kā daru tagad? Es dace izdaru un nolieku vietā, lai citi arī var izmantot, bet citi neizmanto, ja? Tātad tas nav taisnība viņam, ka es esmu princese. Nav. Es arī dalos ar citiem, es nesavācu tikai sev. Tātad es saprotu, ka man tā bulingošana vairs tik ļoti nesāp. Bet jo es tā loģiski sāku analizēt viņu, ja, kas tas tāds ir. Jo tas uzbrauciens jau tad nav tikai par to, bet par visu kaut ko citu ar darbā. Ja. Bet iemesls ir tas viens. Ja. Tas draudzenes. Tātad, ko man dod, kāds labums man no tām draudzenēm? Es jūtos vajadzīga, jā, viņas man zvana, viņas grib ar mani runāt, jā, bet saprot, kas es varu varbūt vienreiz nedēļā parunāt, bet es negribu 2 reizes, 3 reizes un katru vakaru, jā. Un ko es daru? Es iemācos. Es tev pateikšu, viena atkal tur sāk kaut kādu atkal to savu izplatīšanas biznesu, un tagad ieviņu mīļo izsaka savu viedokli. Skaties visus manus video un atkal visu saki. Ko es daru? Es viņai aizsūtu ekspertu. Es aizsūtu to cilvēku, kas māca, kā taisīt tos video un ko visu. Lai viņa, un es vēl saku, reku melnās atlaides ir, ja tur 15 vispār šit. Es tev pēkšņi nedzirdu vairs. Kaut kas jau vai norāvās mums, vai... Pazudi. Jā, tu arī mums pazudi. Es šķiet, ka mums arī Ilze abām divām, jā. Pēkšņi bija kaut kāds fragments, jo bija dzirdēju līdz melnās atlaides, un tad pēkšņi palika klusums. Jā, iznāk tā, ka es viņai iesaku kādu ekspertu, lai iet pie viņa. Bet viņa jau gaida man cilvēcisko. Un cits, arī es, piemēram, strādāju. Cits strādā tikai 2 reizes nedēļā. Un viņš man saka, Ieva, ko tu dari? Ko daru? Strādāju. Es jau nevaru tur neko uzklausīt. Ja? Bet vakarā varētu būt doma, ka viņa gribētu ar mani runāt. Bet es šitā iesaistījos 2 vakarus, ja? Bet pēc tam es esmu nogurus, ka es pat ēst nevaru uztaisīt. Ja? Un tad es sapratu, ka es nevaru vakarā tur visas vēl uzklausīt. Un pie tam viens cilvēks ir slims ar vēzi. Ja? Un viņš, kā lai saka, sāk stāstīt par savām sajūtām. Tu dzirdi mani, jā? Un es vienkārši tur diezgan, tas man tāds sāpīgs jautājums par veco māti bija man ar vēzi, jā? Un es diezgan arī to tur tā, nevaru turēt. Varu turēt, jā, bet es esmu piekususi pēc tam garīgi, psiholoģiski no tā, jā. Un kaut kā, jā, un otrai atkal, piemēram, viņa stāsta, ka viņai tur ar dēlu grūti, ja, es nezinu, kaut kā es arī nemāku tur tā, bet tur jau ir tā, ka es klausos viņā un līdz pārdzīvoju bet tu man prasīji, kāds man labums, es nezinu, kāds labums, kāds labums tāds mēģināt, jo es kādreiz tīri asi viņām atbildu, es zinu, ko sazvanīsimies citu dienu, bet es diezgan tā brutāli, jā. Sazvanīsimies citu reizi, ja, nevis tā maigi pārēju, bet, tā. Es saku, zinu, ko man ēst jātaisa, vai zinu, ko man 5 rītā jāceļās, ja, bet tas tā ir realitāte.
Bet te pašā laikā es taču esmu tā kā, saproti, es te esmu viena pati, un man viņa zvana, interesējās, ja, nu tā tad grib ar mani satikties, ja, it kā, ja, kad vispār interesējās, nav tā, ka es vispār viena pati, man neviens vispār kādam vajadzīgi, nekāds zvana, nekāds vispār satikties ar mani grib, ja. Ok, labi, es noķēru to sajūtu par Bet viņas iekrišanu. nav sliktas, vienkārši kaut kā man pašai jāvainās, lai es viņas tā kā ieietu tajā vilnī ar viņām kaut kā, es nezinu kā, nu. Tu noteikti esi dzirdējis par Kartmanu trīsstūri. Nu, ja upuris, varmāka un kas viss. Un glābējs, jā. Un es esmu glābēja, atkal kārtējā līdzatkarība, glābējs, atkal kaut kādās ieiet šitajās. Glābi viņas, jā. Un tie cilvēki, kur vēršās pie tevis, es tev vēršās pie tevis vai nu varmāks, vai nu upuri. Un varmāks tev cenšas padarīt par upuri. Un tas ir nepatīkami, ka tāda ir. Tā kā tās veselīgās robežas, kā viņas apturēt. Bet, ja pie tevis vēršās upuris, tad tajā mirklī, ja tu viņas glāb, tad arī tu vari pārvērsties par varmāku. Nu, kaut vai tas, ka tu liec darīt to, ko viņas negrib. Un upuri, lai dabūtu, un tā kā, ka tu esi tajā glābēja lomā ielikta, jo viņas grib, lai tu viņas glābi arī, tad viņas vēršās pie tevis pēc šī jautājuma, vai nu glāb reāli fiziski, un tu dod padomu, vai lai glāb tā, ka tu viņas ka tu ļauj sevis izventilēties. Tad īstenībā tu nodara kaitējumu sev pamatīgi, un tagad vai tu ļausi, vai tu neļausi. Ja neļauj, tad tu bojā attiecības, ja tu ļauj, tad tā kā tev enerģijas, tas svešās tev pārāk nāk virsū. Lai tu varētu atbrīvoties no upura, coaching jautājums, un ko tu darīsi? Ko tu šo te darīsi? Nu, es jau tikai gribu pavēdināt, tā kā pastāstīt tev. Un kāpēc? Ne? Ko tu ar to iegūsti, ja? Šādas te jautājumi, tas varētu viņas apturēt. Bet tas jau iznāk tā, ka es tā asti atbildu. Tā kā novelk robežas, jā. Novelc robežas, jo vai nu viņas vēršās pie tevis kā pie speciālista, kas spēj to atrisināt kā psihologa, tad atbilde ir, ka tu nevari viņam psiholoģiski palīdzēt, jums ir citas lomas, jūs to esat draudzene, un tu silti iesaki aiziet pie psihologa parunāties ar šo te, jo ka tu nevari atrisināt viņu vietā šo te, vai kā draudzeņā, un ko tu ar šo te darīsi. Un tā kā pilnīgi neiesaisties risināšanā, prasīt tikai viņai, ko viņa plāno darīt. To darīsi, ko es pateikšu? Nē, vai kā? Nē, vienkārši, un kā tu to domā risināt? Tā kā tu joprojām interesējies par to, kas notiek. Nu, ja viņi tur stāsta, ka dēls tur nemācās un kaut ko tur pametis universitāti un depresija viņam un kaut kas tāds, un es atbildu tagad jautājumu, ko tu domā darīt? Ko tu domā darīt? Jā, un kā tu domā šo situāciju risināt? Jo tur arī ir priekšā es neko nezinu, es neko nemāku un sāku tā kā tāda. Man pašai ir slimības un kaut kas tāds. Ko tu darīsi? Kā, viņa ir vienalga slima vai vesela, viņa ir iespējams risinājums. Un ko tu ar to darīsi? Ok, paņemsim šo te patīrīsim, šo te lauku, būs vienkāršāk. Ja tad no visām pusēm var risināt, bet ka tieši tas scenārijs ir par to iekāpšanu tajā Kartmanu trīs upušu glābēs varmāk, tajā dinamikā nokļūst. Un īstenībā mūsu visu planēta tāda ir upura glābēja un varmāks. Jā, es esmu ritīgā glābēja. Ritīgā glābēja, tas man no tā vispār jāatbrīvojās. Nedzīvo savu dzīvi, glābi tikai citus, un pati jau vairs nezinu, ko pati grib. Zinu, ko tie citi grib. Un tur jau tā sieviete, tur bija sestdien tāds viņas lekcija, ja, kur viņa stāstīja, ka beigās tas glābējs pats nezina, ko viņš grib, kas ir viņa dzīve, jo dzīvo citu cilvēku dzīves. Ja? Un tā ir sekundārais izdevīgums. Tev nav jāzina, ko darīt ar savu dzīvi. Tieši šis te, jā, ko darīt ar savu dzīvi, visu laiku aizņemt. Tad bija māsa, tad vēl kāds, un visus glābi tik visu laiku. No šitā man vajadzētu tiešām kaut kā tik pamazām vēl. Kamēr mēs te esam kopā, visas man no šitā vajadzētu gan tikt ārā. Ja. Okay. Labi, paldies. Tad ķeramies klāt, ko? Ar taisīt 8 ciet, palūdzam mūsu augstāko sesi, lai atbalsta mūs, vada šajā procesā, sazinās ar mums un savā starpā un palīdz sasniegt vislabāko iespējamo rezultātu.
Un arī atdēls augstākais es, lai klātesoši, lai ar viņu dabū savu labumu. Un vienkārši mirkli palpojiet apzināti un sajūtiet šo dievišķo enerģiju, klātesošu vai pat iekšā esošu. Un, kā saka, visas atbildes ir mūsos. Šajā augstākajā es ir visas atbildes. Un arī, kad elpojāt, tad varat ar nolūku piepildīt savu sirdi ar gaismu, kā pie ielapsot iekšā gaisma, mīlestību, līdzjūtību no visuma. Un ārā elpot vēl nekur nav jāstot, lai piepildās jums uz krūšu kurvis. Un mēs enerģētiskās sistēmas ķeramies, lai piepildās. Un tad ar nolūku sāksim meklēt tās daļas, kurām vajag šobrīd šo mīlestību, rūpes, līdzjūtību. Un sūtīsim tām daļām, lai kur tās tad atrastos. Un ja jūs redzat jau kādu konkrētu savu daļu, kur stāv un gaida, ka nu pat dabūs savu mīlestības, līdzjūtības tēvu, tad droši liekat viņu astotnieciņā un pavērojiet, cik veca ir šī daļa, kā viņa jūtās, kas viņai ir patiesībā vajadzīgs. Ja tādas daļas nav, tad vienkārši pildīsim mēs lauku ap sevi. Jā, tā daļa noteikti saklausīs un beidzot varbūt arī parādīs sevi. Un tad veicam dziļi apfokusamies sirdsceļu sauspinu un raidam no turienes mīlestību, rūpes, līdzjūtību, sirds siltumu. Vai nu šeit ir daļai astotnieciņā, vai būt vairākām, vai tikai visapkārt riņķī. Bet, ja ir mums astotnieciņā kā daļa, tad vienalga visos virzienos, kur vēl ir kāda mūsu versija, kurai šobrīd ir nepieciešams tas, ko mēs tagad te varam sniegt. Rūpes, mīlestība, līdzjūtība, kura ir piedzīvojusi vai joprojām piedzīvo šo upura varmākas dinamiku dažādās lomās. Un tad atkārtoties. Mans var sakiet savas frāzes. Man ļoti žēl, ka tu esi tik bēdīga. Man ļoti žēl, ka visapkārt ir vieni varmākas un upuri. Man ļoti žēl, ka arī tu reizēm esi varmāka un reizēm upuris. Man ļoti žēl, ka viņi visi kaut ko no tevis grib. Man ļoti žēl, ka viņi negrib dot, bet tikai ņemt. Man ļoti žēl, ka tev vairs nav spēka, ko viņiem dot. Un arī tev gribas tikai ņemt. Man ļoti žēl, ka patiesa enerģija apmaiņa nenotiek. Man ļoti žēl, ka viņas nav spējīgas atlīdzināt tev to, ko tu viņam dod. Man ļoti žēl, ka tu nebiji spējīga atlīdzināt to, ko tu saņēmi un ko tu no viņiem prasīji. Man ļoti žēl, ka tu tik bieži vai nu vairāk dod, vai vairāk saņem nekā tie otri. Man ļoti žēl, ka patiesa līdzsvars neiestājas. Man ļoti žēl, ka tu jūties slikti, kad iedevi par daudz vai kad saņēmi par maz. Man ļoti žēl, ka atjaunot līdzsvaru ir tik grūti. Man ļoti žēl, ka upura varmākas dinamika ir tik sāpju pilna.
Man ļoti žēl, ka tu nezini, kā izkļūt no šīs dinamikas. Man ļoti žēl, ka tu esi aizmirsusi, ko pateikt tādu, lai viņi no tevis atstātos. Man ļoti žēl, ka tu nevēlies viņus pazaudēt, bet neesi gatava vairāk viņus donorēt. Man ļoti žēl, ka tev nav laba risinājuma. Man ļoti žēl, ka tu mēdz būt tik skarba. Man ļoti žēl, ka tu neesi gatava nevienu sāpināt. Man ļoti žēl, ka tu vēl neesi gatava cienīt sevi un vilkt stingras robežas. Man ļoti žēl, ka tev tik ilgi nebija veselīgu robežu. Man ļoti žēl, ka tu tik ilgi ļāvi viņiem ar savu laiku, ar savu resursu darīt to, ko viņi vēlējās. Man ļoti žēl, ka tu neprati pateikt nē. Man ļoti žēl, ka tu neprati rūpēties par sevi. Man ļoti žēl, ka tu biji aizmirsusi, ko nozīmē cienīt sevi un savas vajadzības. Man ļoti žēl, ka tu glābi daudzus, bet tevi neviens neglāba. Man ļoti žēl, ka tu darīji tik daudz, bet viņi tev darīja tik maz. Man ļoti žēl, ka viņu tev dotā enerģija bija ar mīnus zīmi. Man ļoti žēl, ka tev bija jāpieņem tas, ko viņi dod, jo nekā cita viņiem nebija. Man ļoti žēl, ka viņu tev dotais tev tik ļoti kaitēja. Man ļoti žēl, ka tu esi bēdīga. Man ļoti žēl, ka tev tik bieži nācās nodot pašai sevi. Man ļoti žēl, ka tev tik bieži bija jāliek savas vajadzības otrā vietā. Man ļoti žēl, ka, lai izdzīvotu, tev bija jākalpo viņiem. Man ļoti žēl, ka tev nedrīkstēja būt savs veselīgais viedoklis. Man ļoti žēl, ka viņi nonīcināja tevi un tavu rīcību. Man ļoti žēl, ka tu viņus tik ļoti mīlēji, ka atļāvi viņiem turpināt to darīt. Man ļoti žēl, ka tu biji aizmirsusi, kā mīlēt un cienīt pašai sevi. Man ļoti žēl, ka tu gaidīji, lai mainītos viņa, bet nebija gatava pati izmainīties.
Man ļoti žēl, ka tu viņus uzskatīji par upuriem, un reizēm arī sevi uzskatīji par upuri. Man ļoti žēl, ka tu biji aizmirsusi, kas tu patiesībā esi. Man ļoti žēl, ka tu biji aizmirsusi, kas ir patiesībā viņa. Man ļoti žēl, ka tu biji aizmirsusi, kā pārtraukt šo neveselīgo dinamiku. Man ļoti žēl, ka tu biji aizmirsusi, kā atjaunot līdzjūtību, mieru, cieņu un mīlestību jūsu starpā. Labi, iepauzēsim, pavērosim, kā jums tagad iet. Kuras stīgas mēs sakustinājām, kas ir mainījies, kas nav mainījies. Un padalieties ar mani. Man noskanēja tas par to kalpošanu. Nu, tiešām Latvijā es vienkārši kalpoju tam tēvam. Nu, tā tur man bija. Bet, nu, un nebija jau tā, ka kaut kur, nu, ka ne tikai, kad viņi jau ar man kaut ko deva. Tur bija tā, ka viņi it kā mazāk deva, jo īstenībā jau līdzvērtīgi. Ja, nu, kaut kas jau viņi man arī iedeva. Bet man patika tas viss, ko tu stāstīji, ka tur līdzvērtība, harmonija, miers, ko tu visu tur skaitīji, ja, kas tur ir vajadzīgs tajās visās attiecībās. Gan starp draudzenēm, gan starp manu tēvu. Zini, tā mierīgāk palika, ja, bet tur tajā aplīties ieliku iekšā. Nu, sevi jau no skolas, kā sāku tur pie tēta vispār strādāt vai kaut ko darīt, tas jau tur bija kaut kādā, nu, tas pateikšu, bija kaut kāda, tūlīt pēc vidusskolas mazāk, jau vidusskolā, jā, nu, tad jau viss sākās, jā. Tur arī tad ieliku tajā plītī to. Nu, jā. Kā tā daļa tev iet, kā viņa jūtās? Viņa jūtās pamanīta. Viņa vispār nebija pamanīta. Jā, redzi, kā šitā daļa vispār nemaz nebija pamanīta, kas ir kā kalpojusi, ja, un kas ir tos citus klausījusi un uzklausījis. It kā par to runāju, arī kaut ko apkārt, bet par to daļu es nekad nesamīļoju, nepievērsu viņai uzmanību. Nu, tā kaut kā. Ilza kaut ko grib, tad man būs labi. Paldies! Elza varbūt kuļ. Varbūt aizmiga. Nu jā, nu labi. Nu ko, nu tad turpināsim. Jā, turpināsim. Paldies! Turpinam kā tad dziļa ielpa, fokusējamies sirdscentra saulspienu un turpinām sūtīt mīlestību, rūpes, līdzjūtību šīm savām daļām, astotnieciņos vai visos virzienos. Un atkal sakiet paši sev. Man ļoti žēl, ka tu joprojām esi tik bēdīga.
Man ļoti žēl, ka apkārtējā pasaulē vēl viss nav ideāli. Man ļoti žēl, ka tev ir jāmācās tas, ko tu nevēlies mācīties. Man ļoti žēl, ka viņi spiež tev mācīties to, ko tu nevēlies mācīties. Man ļoti žēl, ka viņi nepamana tavas pūles. Man ļoti žēl, ka viņi nenovērtē, cik ļoti tu centies. Man ļoti žēl, ka viņi ir tavs atskaites punkts. Man ļoti žēl, ka tu neesi atskaites punkts pati sev. Man ļoti žēl, ka tev viņu viedoklis ir svarīgāks par savējo. Man ļoti žēl, ka tu joprojām pūlies būt tik laba visiem. Man ļoti žēl, ka tas ir neiespējami būt labai visiem un arī sev. Man ļoti žēl, ka pārāk bieži, tad, kad tu esi laba viņiem, tu neesi laba sev. Man ļoti žēl, ka, lai izdzīvotu, tev bija jāiemācās nepamanīt savas vajadzības. Man ļoti žēl, ka tev joprojām ir tik grūti atpazīt savas vajadzības un tās apmierināt. Labi, nepauzēsim. Un kā pauzīt, pavērosim, kas notiek. Būtu jauki, ja jūs padalītos, kas mainās, kas nemainās. Nu, man ir ļoti tā svarīgi un īpaši tas, ka tu pacel šito par to, kad savas vajadzības. Svarīgi. Un tad, kad ir savas vajadzības, tad es piepildīšu savu sapni gribēt kaut ko, ja. Jo man tā gribēšana kaut ko vispār gribēt tālāk, mērķis kaut kāds, viss ir pazudis, ja. Un es jau negribu arī vainot tos visus pārējos, kad man tās viņu vajadzības bija svarīgākas. Tiešām, kā tu saki, lai nerūpētos par sevi, es gāju glābt citus, lai nedzīvotu savu dzīvi, bet varbūt arī, lai kaut ko neredzētu, ja tu to patiesību neredzētu, kāda ir tā dzīve. Atrunas kaut kādas arī, vai ne? Lai nedarītu sev, jā, man taču jāiet tai palīdzēt, vai kaut kas tam jāpalīdz atkal, jā. Un tas, ko šodien daram, tas ir tā ieskatīties tiešām sevī, ja? Ka tas viss nav atkarīgs tur no tiem citiem, tas tik no manis pašas, jā. Ja? 。                   Mm.
Nav nekādi vairs ļaunie, nav nekādas vairs viss, tikai es pati, ja. Nu, tās robežas un arī tas, ko es gribu, kad, kā tu teici, kad es nevaru būt vienlaicīgi visiem laba, gan viņiem, gan sev. Nu, bet tad man jāizvēlās ir sev labai būt, ja. Jo es kā vēroju, kā mana māsas meita, viņa uzreiz novelk robežas, viņa uzreiz pasaka, kad kaut ko es viņai prasu, viņa uzreiz novelk. Viss, es nevaru, man veidoju savu biznesu, man nav laika, viss, ja. Un apvainojos es taču, bet man pašai jābūt tādai pašai. Kad te viņa pasaka, man nav laika, ko tu tur saklausi? Nu, ka es neesmu svarīga. Un kas un svarīgi es esmu, iznāk tā, ka man, nu, viņi tur tās skaistuma kopšanas, ja, tur tagad mācās, ja. Un ko, lai viņu satiktu, jāiet uz procedūrām pie viņas. Lai ar viņu parunātu, ir kaut kas jāpasūta, kaut kādi produkti no viņas. Es jau arī pasūtīju, lai tik ar viņu parunātu, lai tik būtu kaut kādā kontaktā, ja. Nu, tas tā iznāk, jo, nu, tie jaunie tādi ir, laikam, visi, ja, ka viņš, nu, un arī tas es, it kā, nu, jā, atkal, jā, viņi uzsāk kaut ko jaunu tur procedūras, un es saku, mēs ar mammu pierakstīsimies, un viņi man saka, vai tu vēl kādu procedūru negribi iegādāties? Es taču, saprotu, es jau, nu, kā lai saka, lai viņa tur var filmēt vai kaut kur ielikt, kaut kur viņa tur liek Instagramā vai kur tur, ja? Nu, tā kā, lai laba būtu, viņa man saka, vai tu vēl kaut ko var iegādāties? Es saku, nē, es padomāšu. Nē, nu tā tas viss ir dzīvē. Nu, ne, es jau neko slikti nesaku, tā vienkārši ir. Nu jā, laba citiem, un tad jau varbūt, ja laba citiem, tad tie citi arī sāk cienīt. Varbūt, ka tagad arī tas bērns, tas mazās māsas, mans aizgājušās māsas dēls mani neciena, tāpēc, ka es tur viņa izplūstu, nu, kā lai es saku, man, nu, izpatīku, ja? Bet, ja būs robežas, negribēšu nemaz tā skriet un nemaz tā satikties, tad varbūt pats gribēs ar mani satikties, jo būs interesanti. Nu, es skrienu visu laiku izpatikt, vai un to un šito, nu ko tad tu šito gribētu un to vēl gribētu un visu kaut ko. Pa daudz, izlutinu. Pāri savām materiālajām un garīgām ne, bet materiālām robežām. Nu, jā. Paldies par šito, kad to pacēlām, ja? Ļoti aktuāls. Tieši tāpēc, ka es braukšu uz Latviju un tur viņus visus satikšu. Labi. Neko, turpinam. Atkārtceļa ielpa fokusējamies sirdscentru Salaspinu un raidam no turienes mīlestību, rūpes līdzjūtību visām savām daļām, tās, kas astotnieciņos, tās, kas ārpusē, nekur tās atrastos. Un sakam šīm mūsu daļām šādus vārdus. Man ļoti žēl, ka tev ir bail gribēt. Man ļoti žēl, ka tu tik bieži vēlējies, bet nedabūji to, ko tev patiešām vajadzēja. Man ļoti žēl, ka tev bija jāatrod stratēģija, kā dabūt vismaz mazumiņu. Man ļoti žēl, ka tu izsecināji, ka ja tu būsi laba viņiem, arī tev kaut kas tiks. Man ļoti žēl, ka tu iemācījies izdzīvot, izpatīkot viņiem.
Man ļoti žēl, ka daži no viņiem darīja tāpat un atzina tavu rīcību par vispareizāko. Man ļoti žēl, ka viņi mācīja tevi likt sevi otrajā vietā. Man ļoti žēl, ka tad, kad tu mēģināji likt sevi pirmajā vietā, viņi tevi sauc par egoisti. Man ļoti žēl, ka tev tas tik ļoti sāpēja. Man ļoti žēl, ka viņi bija tik netaisnīgi pret tevi. Man ļoti žēl, ka arī tu redzēji viņos egoismu tad, kad viņi rūpējās par sevi. Man ļoti žēl, ka tava pasaules uztvere ir izmainīta. Man ļoti žēl, ka tas, kas ir slikti tev, tika saukts par labu, un kas ir labi tev, tika saukts par sliktu. Man ļoti žēl, ka labais bija slikts un sliktais bija labs. Man ļoti žēl, ka iekšiņa bija āriņa un āriņa bija iekšiņa. Man ļoti žēl, ka viss bija atžgāni un ar kājām gaisā. Man ļoti žēl, ka tu esi bēdīga. Man ļoti žēl, ka ir neiespējami padarīt par nebijušām visas tās reizes, kad tu sevi noliedzi un savas vajadzības noniecināji. Man ļoti žēl, ka ir tik grūti aizmirst tās reizes, kad tu sevi necienīji. Man ļoti žēl, ka tu biji aizmirsusi, ka viņus vari cienīt tad, kad cieni pati sevi. Man ļoti žēl, ka tu nepamanīji, ka viņi ciena tevi tad, kad tu cieni pati sevi. Man ļoti žēl, ka tu nepamanīji, ka viņi neciena tevi tad, kad tu necieni pati sevi. Man ļoti žēl, ka viņi tev iestāstīja, ka tev ir kaut kas jādara, par kaut ko jākļūst, lai tu būtu cienījama. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi, ka tu jau piedzimi cienījama. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi, ka tu jau piedzimi vērtīga, svarīga. Man ļoti žēl, ka tu tik ļoti vēlējies būt svarīga viņiem, ka pieņēmi viņu spēles noteikumus. Man ļoti žēl, ka viņi nepieņēma tavus spēles noteikumus, jo tev tādu nebija.
Man ļoti žēl, ka tu nepamanīji, kā tu pati sev kaitē. Man ļoti žēl, ka tu ticēji visiem tiem meliem, ko viņi tev stāstīja. Man ļoti žēl, ka tu joprojām esi bēdīga. Man ļoti žēl, ka ir tik grūti atcerēties, kas tu patiesībā esi. Man ļoti žēl, ka ir tik grūti sevi cienīt ikvienā situācijā. Man ļoti žēl, ka tev ir tik grūti mīlēt sevi tādu, kādu tu esi. Man ļoti žēl, ka ir tik grūti saudzīgi izturēties pēc savu labsajūtu. Man ļoti žēl, ka vecās maldu mācības tev joprojām kaitē. Labi, iepauzēsim. Nākā pavērosim, kas notiek. Kā iet jums pašam, vai iet tām daļām, kas ir astotnieciņos, un padalīties ar mani. Tad, kā tu jūti to lauku? Nu, es tieši šos teikumus vakar saņēmu no viņa, ko viņš pat teica. Ne tu esi redzama internetā, ne tu biznesu esi sākusi, ne tu ko es, nu ko tad ar tevi vispār runāt? Tā kā, tā, bet vēl vissāpīgāk man bija tas, ko tu pašā sākumā teici par to gribēt. Ka bija tā, kad es kaut ko gribēju, ja, un ka tas nepiepildījās, un vairākas reizes nepiepildījās, ja. Nu, tas jau pārsvarā viss ir vīriešiem. Man tur nesanāca viss, kad es jauna meitene biju, tur 16, 17, 18, nu visas tās mīlestības. Nu viss, kas daudz, kas nepiepildies. Vispār to, ko gribēju, nekas nepiepildies. Un daudz nepiepildījās. Un visu laiku nepiepildījās, ja. Un arī tas, ko tu teici par to, kad es viņiem gribēju tā kā izpatikt, un tad arī man kaut kā tā kā labums, ja, kad es arī kaut ko no tā visa dabūnu, ja, ka, bet tas ir tā, kad it kā, vai ne, ja ir apmierināta mamma, apmierināts tētis, tad jau es arī kaut ko dabūnu, es dabūnu mieru dabūnu, ka viņi, kad tu pateikt, ka viņi nekaujās, ka viņi nestrīdās, tad man arī ir miers, ja, bet es jau izpatīku, un laba meitenīte, lai tad būtu tas miers, vai ne? Man ir tāda sajūta, ka šo daļu vispār kaut kā, ne jau neparasti, bet kaut kā tiešām, visu laiku maļ, bet nebija nekad tiešām, man liekas, tā kā tāds svaigums, ja? Zini, tā kā svaigs kaut kas, ja? Tas nekad netika, nekad dzīvē es neesmu šo cilājusi šādi, ja? Ko, varbūt, ka tas ir, es tev parādīšu, es biju zīmējusi tā kā tādus, pasties, tādi kā pavasara, tāds kā, ja, pumpurus es tur saskatu tādus, kad pavasaris un svaigums, un viņi tikko plaukst, ja,
Nu, redzu, un tagad man ir tāda sajūta, ja? Ka kaut kas tāds, zini, ka kaut kas ir iekustināts, ka kaut kā, nu, tur tās dziesmas, kā, nu, un sāk ritēt, un sāk plūst vai kaut kas tāds, ja? Ir tāda sajūta, ja? Tā daļa ir izkustināta, viņa vispār, ja, ir tāda augu sieva, viņa uzdāvina, to grāmata brīnumskaistā, un viņa tur man uzrakstīja, cieni sevi, ja. Tas cienīt sevi man nāk visu laiku līdzi, visur, visu mūžu, ja. Tas cienīt sevi. Nu, ļoti vērtīgi man ir, ja. Un vēl tas, ka es skatos uz tevi, un tev ir blūzīte ar zilām puķītēm. Tev ir tāda, saproti, tāds kaut kāds, nu, balts un svaigs, ja, nav kaut kāds tumšs. Tas ir uz kaut ko labu, priecīgu, ja. It kā jau muļķīgi, ja, kas skatās uz, nu, uz tērpu, ja, bet man viņš arī ietekmē, ja. Un ko es no tā mācos? Ka man ar pašai jāpadomā, kāds tas tērps. Kad redz, ka tērps var būt iedvesmojošs, ja? Nu, ja, nu tā. Un ko tās daļas dara? Nu, viņas ir pamodinātas, ja? Viņas grib nākt man atpakaļ, viņas pašas nāk man atpakaļ, ja? Viņas diezgan priecīgas ir, ja? Es tā pateikšu, es nezinu, es viņas neredzu ķermeniski, kādas viņas ir, bet es jūtu to enerģiju, ka viņas tā čāpo atpakaļ. Nu, ne čāpo, bet nu kā, grib nākt atpakaļ pie manis, ja? Nu tā, patiesībā citas reizes viss man viņas vajadzēja tā kā mazlietiņ ar savu gribu aicināt atpakaļ, ja? Bet šitās viņas priecīgas nāk atpakaļ, ja? Tā tad laikam ir, tā man tulīt kaut kas tur pagaidis, pastīšos, pagaid, man tur tas, nu, tas, kā viss lādējās, jā. Nu, jā, nu tā kaut kā, nu priecīgi, Dace, paldies tev, ļoti priecīga nodarbība. Kur te Ilze, varbūt, vēl ir? Ilze! Ilze droši vien klausīsies ierakstā un rodās viena jā, pati. Un es gribu atvainoties Ilzei. Ka es atkal kā sieviete ar lielām krūtīm, tev ir kafija jādzer, tev ir tas jādara. Nu māca, nu ko es zinu, ko vajag cilvēkam. Atvainojos tev, Ilze. Nu jā. Tagad tu runāji, man vēl viena tēma te arī iedūrās, bet tu nepieminēji to vārdu, bet atnāca no visuma, atlidoja, tā kā man vēl vismaz viens fragments ir, ko mēs vēl pastrādāsim. Tā kā atkal taisam 8 ciet. Ākā sūta mīlestību, rūpes, līdzjūtības, sirds siltumu un atkārtoties manis. Man ļoti žēl, ka tev nebija laba piemēra, kā cienīt sevi un cienīt to otru. Man ļoti žēl, ka viņa mācīja tev upurēties un piekalpot, bet aizmirsta iemācīt augstu vērtēt sevi. Man ļoti žēl, ka upurēšana un piekalpošana kļuva par tavu otru dabu. Man ļoti žēl, ka tu biji aizmirsusi, cik svarīgi ir cienīt un mīlēt sevi. Man ļoti žēl, ka tev nebija atļauts cienīt un mīlēt sevi.
Man ļoti žēl, ka pašapzinīgie un drosmīgie viņiem nebija vajadzīgi. Man ļoti žēl, ka viņam bija vajadzīgi tikai tie, kas pakļaujas un dara to, ko viņam liek. Man ļoti žēl, ka viņi iznīcināja nepakļāvīgos. Man ļoti žēl, ka viņi iznīcināja drosmīgos un drošos. Man ļoti žēl, ka viņi iznīcināja tos, kuriem bija savs viedoklis un savu pašvērtības sajūtu. Man ļoti žēl, ka, lai izdzīvotu to un tavi bērni, tev bija jāpakļaujās. Man ļoti žēl, ka nepakļāvība tev tik dārgi maksāja. Man ļoti žēl, ka pakļaušanās tev tik dārgi maksāja. Man ļoti žēl, ka tu neprati apturēt pret sevi vērsto vardarbību. Man ļoti žēl, ka tu neprati izmainīt lielos pasaules notikumus. Man ļoti žēl, ka tu biji viena un viņu bija daudz. Man ļoti žēl, ka arī citi pakļāvās. Man ļoti žēl, ka citi vēl nebija gatavi pateikt nē. Man ļoti žēl, ka lielais vairums pakļāvās dažiem varmākām. Man ļoti žēl, ka daži, kurus tu uzskatīji par savējiem, arī kļuva par varmākām. Man ļoti žēl, ka arī tu reizēm biji varmācīga, lai gūtu labumu sev. Man ļoti žēl, ka tu biji aizmirsusi, kas tu patiesībā esi. Man ļoti žēl, ka viņi bija aizmirsuši, kas viņi patiesībā ir. Man ļoti žēl, ka tumsa bija tik varana. Man ļoti žēl, ka rīta osma vēl nebija pienākusi. Man ļoti žēl, ka ziema bija tik gara. Man ļoti žēl, ka tev bija jānoliec savas vajadzības, lai izdzīvotu.
Man ļoti žēl, ka joprojām apkārt ir tik daudz tumsas. Man ļoti žēl, ka gaisma iespīd, bet ne visur un ne visos. Man ļoti žēl, ka tavi paši mīļākie un tuvākie joprojām ir tik pilni ar tumsu. Man ļoti žēl, ka tev ikdienā ir jāsaskars ar tik daudz tumsu. Man ļoti žēl, ka tava gaisma vēl ir par vāju, lai tumsu apturētu. Man ļoti žēl, ka tu vēl pilnībā netici savām radītāja spējām. Man ļoti žēl, ka tu reizēm nejauši radi tumsu gaismas vietā. Man ļoti žēl, ka tu esi tik pētīga. Nu, paņemsim vārdiņu tumsu, pieliksim nepersoniskās apziņas vingrinājumā. Šī tumsa, šī tumsas enerģija, šī tumsas tīrā enerģija nav personiska. Šī tumsas tīrā enerģija nav personiska. Šī tumsas tīrā enerģija nav personiska. Un es atļauju sev to piedzīvot. Šī tumsas tīrā enerģija nav personiska. Un mēs atļaujam sev to piedzīvot. Tad nākošo. Šī atmošanās. Šī atmošanās enerģija. Šī atmošanās tīrā enerģija nav personiska. Šī atmošanās tīrā enerģija nav personiska. Šī atmošanās tīrā enerģija nav personiska. Un es atļauju sev to piedzīvot. Šī atmošanās tīrā enerģija nav personiska. Un mēs atļaujam sev to piedzīvot. Šī pašcieņa, šī pašcieņas enerģija, šī pašcieņas tīrā enerģija nav personiska. Šī pašcieņas tīrā enerģija nav personiska.
Šī pašcieņas tīrā enerģija nav personiska. Un es atļauju sev to piedzīvot. Šī pašcieņas tīrā enerģija nav personiska. Un mēs atļaujam sev to piedzīvot. Un tad vērojiet sev, kas ar jums notiek. Un tad, kad tas ir dabīgi beidzies, tad varat piestāties un padalīties, kas ir tagad. Ziņa tā tumsa, gan manī, gan manos Tā, tu skaņa pazud izslēstos varbūt bildīti. Tad, laikam, signāls par vāju. tumsa. Tā tumsa bija manī, un tā tumsa apkārt. Es iedomāju savu tēta tumsu, arī mammas tumsu. Ja? Dzirdi mani? Jā. Dzirdi mani? Tagad jā. Dzirdi? Es saku, Jā. es iedomājos savu tumsu, mammas un tēta tumsu, ja? Un tā atmošanās, ja? Tu saproti, man tā liekas, ka šis ir tāds jautājums, dēļ kura vispār, šis jautājums ir vispār arī, kas netika kaut kā atrisināts ar manu māsai pašai, ja, ka viņa aizgāja, ja, kā ģimenē tas netika atrisināts, ja, tieši šis sava viedokļa, savas sapņu, savu, savs, ja, tā kā savs, viņa kļuva tā materiāli atkarīga, ja, no citu vajadzībām, un viņai bija jāpakļaujās, ja, tur kā mamma lika un kā tur vēl citi visi, ja, regulēja un pataisīja viņu par galību to, par ko tu galīgi tur teici, ja. Un zīmīgi ir tas, ka viņai 29. jau novembrī tā nāves diena, ja, bet šis mūsu tikšanās ir gandrīz tā kā, saproti, ne jau tā kā atzimšana, bet tā kā, kā lai sacīt, dvēseles arī, ja, manas dvēseles, viņas dvēseles, arī mammas dvēseles, ja, visas, un tā, ka tu teici par atzimšanu, bet kas bija tas gaišais pēdējais, par ko tu teici? Pašcieņa. Pašcieņa, ja, un tad es sapratu, ka tā pašcieņa jau ir arī mana pašcieņa, mammas pašcieņa, tēva pašcieņa. Kāpēc cilvēki tā rīkojās, kā viņš rīkojās? Tāpēc, ka viņam pašam nav pašapziņa. Viņš, un šis ieraksts, es tev gribētu lūgt, viņu varētu, ka es varētu vēl sestdien un svētdien viņu paklausīties, jo tas ir lauks, šis pašcieņa, tas ir lauks, jo to man, es tur tādas kārtas mazliet mācos Marana, ja, un tur tas pasniedzējs tieši to pašu, viņš izvēlējās kā vadmotīvu. Manas vajadzības, pašcieņa, cienīt. Tas viss apkārt man visu laiku iet, ja, no visādiem avotiem, ja. Dod man to, ja. Šis vispār ir ļoti kardināls kaut kas, ja. Jo, ja šito var skaitīt arī tad, kāpēc te darba kolēģi kļūt par buligotājiem? Tāpēc, ka viņos ir tumsa vienkārši. Ne jau viņi, tā ir viņu kaut kāda, nezinu, sāpju tumsa vai nepiepildīto sapņu tumsa vai vēl kaut kas, ja. Un ja es jebkuru savu to, kas man tā kā liekas, ka viņš man pāri dara, ja, un ja es paņemu sevi un viņa tumsu, un ja pastrādāju, tad man liekas jau viss attīrās, ja. Un nav vairs nekas vispār, nekā nav vairs slikta, tā tumsa jau, jo man visu laiku tas tēvam arī tur arī visādi mirušie un vēl kas viņam tur audžu meita mirusi un kas viss arī ar vēzi un kas viss, tas visas sāpes. Ja? Un vēl tas, ko tu visu, ko tu teici, tas tā kā
nu, kā lai saka, kā divas sejas, ja? Ka tas mans tēls vēl vakar saka, visi grib pie lodziņa naudu dabūt. Neviens negrib strādāt, neviens negrib pats radīt, ja? Ak, tu egoiste, ak, tu vienmēr par sevi domā. Ja, nu, tas, ko tu teici, ja, tas tā kā, nu, kā lai saka, tad tas nav par mani, tas nebija par mani, bet viņš man visu laiku, visu dzīvi saka, ka es esmu egoiste, bet es jau neesmu. Bet man saka, ka es esmu. Nu, tad kaut kādas tā kā divējādi, ka nevar vispār saprast, ja? Nu, kas tad ir tā realitāte, ja? Jo, ja es tā vēroju savu dzīvi, es neesmu. Bet viņš man visu mūžu saka, ka es daru, kā gribu, egoiste, mankārīga. Nu, kāda tik vēl ne, ja? Un tad tas, laikam, lai es nebūtu ne tāda mankārīga, ne tāda, tad es vēl palieku, vēl izpatikt gribētāja, ja? Vēl kaut kā sevi nonicina, ja nu tomēr es tāda esmu. Nu, jā. Bet, nu... Jā. Tas vairs drīkst tādu īsu repliku par to, ko tu tagad stāstīji. Par šīm frāzēm, ko tu dzirdi, ja? Ka tu esi egoiste, ka tu esi mankārīga. Un tur ir vērtējums iekšā tevī, ka tas ir slikti būt egoistam, būt mankārīgam. Un tas ir kaut kur iestāstīts. Un tas ir tas, šī te pēdējā daļa, kas tieši bija, ka tā manipulācija ir iestāstīt, ka tas ir slikti, vienalga vai caur reliģiju, vai caur vecākiem. Un ka tā doma, ka tas ir slikti, aiziet, bet patiesībā tie, kas to saka, viņi paši ir mankārīgi egoisti. Jā. Ja? Viņi tā kā projicē uz mani sevi, ja? Jā. Un pataisa mani vispār, ļoti slikti man izdara ar to, ka viņi projicē sevi uz mani, ja? Un vispār, jau no bērnības šitas, ja? Tas ir kaut kāds galīgākais vispār, ja? Un vienlaicīgi, kas ir slikts tajā, ka tu gribi mantu? Nu, ka tu gribi, lai tev ir ko ēst, lai tev ir jumts virs galvas, kas tajā ir slikts? No kurienes nāk šī ideja, ka tas ir slikti? Pats grib. Tā ir tā manipulēšana, ka viņi tev pārmet to, kāda ir viņi, lai tu būtu tā iztapīgā, pakalpīgā. Jo pretējā gadījumā tu būsi slikti, un, protams, ka mums tur nostrādā visi šie scenāriji, ka mums ir, lai mēs saglabātu savu dzīvi, mums ir jāpakļaujas, jābūt tādiem, kā sociums mums sagaida. Bet vai tiešām sagaida? Varbūt tās tikai mūsu kaut kādas ilūzijas par to. Un varbūt, ka viņi to saka, jo iekšā ir šis vērtējums un tā paškritika, ka es esmu mankārīga. Cik ir patiesi apgalvojums, es esmu mankārīga? No 0 līdz 10. Liekas, ka vispār ir 3. Okay. Tas jau vienkārši, es domāju, ka vispār māma saka, kur tu vispār ieviņ, mīļo, nedod, nepalīdzi, neatbalsti, nedod citiem, sev paturi, par sevi padomā. Ja, un tātad, ja viens man visu laiku saka, ka es esmu mankārīga un egoistiska, kur jau es pati pēc reālā redzu, ka esmu jau 3 un viens vēl man bliež. Jā, cik ir patiesi apgalvojums, tas ir slikti būt mankārīgai? Tad kā es tagad jūtos ar šo apgalvojumu? Nē, cik patiesi ir apgalvojums, tas ir slikti būt mankārīgai? Saprotu, tagad manas galvā ir tā kā 2 kaut kādas daļas, bet patiesībā, ja es ar sirdi jūtu, ja, man liekas, ka tas nemaz nav slikti, ja. Tas bet nav ir tā daļa, slikti. kuru saka, tas ir tā ir, vai ne? Nu jā, tā ir, ka labi būtu mankārīgai būt uz 8, ja? Ka es būtu labi, ja es būtu mankārīgi savā dzīvē uz 8 un tos 2%, varbūt 7, ja? Un tad tos 3% iedot arī citiem, bet 7 vajadzētu pašai, bet man jau dzīvē ir 3 pašai un pārējais ir visiem Pasies, cik interesanti es to 3 kaut kā, ja? Man ir viss savādāk pavisam kaut kā. Ok, labi, paskaitam. Es un nosauc savu vārdu uz vārdu. Es Ieva Cine. Izsaucu sevi Ievu Cini. Es Ievu Cini, arī Ievu Cinīti, ja?
Jā. Tāpēc, ka bija Ieva Cinīte, apprecējos Ieva Cinekļu. Labi. Es Ieva Cina Cinīte izsaucu sevi Ievu Cina Cinīti. Es Ieva Cina Cinīti izsaucu Ievu Cina Cinīti. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar visiem maniem apziņas līmeņiem. Kopā ar visiem maniem apziņas līmeņiem. Visiem maniem pavadoņiem. Visiem maniem pavadoņiem. Visām manām dzimtas līnijām. Visām manām dzimtas līnijām. Un ar katru un ikvienu. Un ar katru un ikvienu. Kurš jebkādā veidā. Kurš jebkad un jebkādā veidā. Ir ietekmējis to, kam es ticu. Ir ietekmējis to, kam es ticu. Un es lūdzu analizēt ideju. Un es lūdzu analizēt ideju. Ka tas ir slikti būt mantkārīgai. Ka tas ir būt slikti. Ka būt mantkārīgai ir slikti. Analizēt ideju, analizēt ideju, ka mantkārīgai būt ir slikti. Un izlabot to tās izcelsmes vietās. Un izlabot to tās izcelsmes vietās. Visās manās laika līnijās. Visās manās laika līnijās. Visās dimensijās. Visās dimensijās. Visās manās dzimtas līnijās. Visās manās dzimtas līnijās. Es lūdzu atbildīgi transformēt visu šo enerģiju. Es lūdzu atbildīgi transformēt šo enerģiju. Un pārvērst to dievišķajā mīlestībā. Un pārvērst to dievišķajā mīlestībā. Es lūdzu dievišķo zināšanu. Es lūdzu dievišķo zināšanu. Ka es varu dalīties tikai tad, kad man ir ar ko dalīties. Ka es varu dalīties tad, kad man pašai ir ar ko dalīties. Jā, Dats, tāpēc, ka es patiesībā jau ilgu laiku kaut kad jutos, ka ir tāda pasaka nabaga ansis. Ja? Nu, tas, kas tur ir tāda ar Jāņa Anmaņa ilustrācijām tāda grāmatiņa. Ja? Un tāda es jau jūtos gadiem jau. Ja? Nu, tad beidzot šitas kaut kā pamainīsies. Ja? Un galvenais, ka es nezināju, kā no tā iziet ārā. Ja? Nu, kaut kā es atceros, ka tas tur gāja kaut kādam tur bagātniekam palīdzēt, un beigās pats jau nomira, tāpēc, ka pašam ēst nebija ko tur vairs vispār, vai ne? Jā. Nu, pilnīgi karstuma un viļņi, un es sajūtu to, ko tu teici, tas tā reāli. Nu, tā kā es nezinu, kā tas tur notiek tajās laika līnijās, bet es jūtu tos vārdus, viņi bija spēcīgi, ja? Un patiesībā to es nekad nebiju aizdomājusies, to tikai tagad ar tevi es sapratu, kāda tā ir vispār smadzeņu skalošana. Nu, ka tu pats esi tāds un realitāte pavisam kaut kādu, un ka tu vispār jau nesaproti, kas ir kas vispār. Un tāpēc, ja varbūt es arī to naudu nevaru nopelnīt, ka es nesaprotu, kas ir vispār kas, ja? Ļoti spēcīgi, es domāju. Un tā, saproti, tā negaidot, ja tas nebija nekas plānots, kā tas viss notika un atrisinājās, par ko vispār mēs runājām sākumā. Jau vairs neatceros, jā. Nu jā, ļoti vērtīgi. Būs ieraksts. Ko lai es, Dace, daru vēl tagad pastāsti visu nākošo nedēļu, lai šo stiprinātu? Labi, skatīšos ierakstu, bet ko lai es daru pati katru dienu sev? Lai atgādinātu, lai nostiprinātu, vai ne jau varbūt klausos tu ierakstu visu laiku. Jo man jau ir svarīgi tie, ka tu runā, ka tu saki, ja?
Bet vai man vēlreiz par to tumsu vajag? Varbūt man nevajag. Man nevajag par to tumsu vairs. Man jau vajag tikai to pēdējo vairs. Vai tas jau ir izdarīts? Tas jau ir aizgājis. Nē, ja tu jūties, ka tu vēl esi tumsā, tad jāsaka, tas ir. Nu, tu Nu, it kā nevarēsi jau izslēgt to. Jā, ok, tad, palielam, kā es šodien gribu justies? Ko es šodien gribu piedzīvot? Kas ir tas, kā es šodien gribu justies? Un tad tos vārdiņus skaitīt. Es gribu tos, kur tie 2 pēdējie bija. Atmošanās Un Un- pašcieņa. un paši es šos 2 gribu. Tad varbūt tos man vajag. Jā, vienkārši stiprināt. Es klausījos, attīšu to ierakstu tur un atkārtošu no tevis tur to vienkārši. Ja? Jo, ja ir pašapziņa, tad jau tu vari arī pateikt, ko tu domā un kas vispār ir, vai ne? Nenoklusē un nenodur galvu, vai ne? Nu, jā, tā pašcieņa viņai jau ir tas interesantums, ir, ka tad, kad mēs cienam sevi, tad mums arī vieglāk citus cienīt, jo tā sajūta, ka es esmu cienījama, pārvēršas arī pret citiem, ka viņi arī ir tikpat cienījami. Es esmu vērtīga, viņi ir vērtīgi, katrs savā veidā. Katra no tām dvēselēm iet savai pieredzē cauri, pat tie bulingotāji. Pat viņi arī gūs savu pieredzi. Un tikai tas, ka nevajag tevi bulingot. Ja? Bet vienlaicīgi, ja skatos to lielo scenāriju, kas notiek, varbūt viņi man palīdz aiziet no turienes, kur man nevajag atrasties. Jā. Nu, no tās vietas vispār. Jā, Jo kur man nevajag būt. Jo Viņi man- tev palīdz aiziet, jā, tu nevar saprast, tu tev ar kāju pakaļ izmet, jā, no Jo darba. vienkārši man jau ir tāda, kāda iekšējā sajūta, ka viņi visi gaida, kad es iešu. Viņi gaida, ka es iešu prom. Bet uz kurien iešu? Es nevaru saprast, uz kurien lai es eju, ja? Bet, jau vienkārši es saprotu, ka, man jāiet ir, ja? Jo es, pati saprotu, ka, tas nav mans, ja? Padomā, es vakar aizēju, kur es vakar biju uz to operu, un tad es sapratu, kas es vispār esmu, no kurienes es esmu nākusi, ja? Un kur es esmu tur. Tas vispār galīgi kaut kas nesavienojams, ja? Un, kad es vakar biju tajā operas teātrī, es sapratu, es taču esmu tur. Es taču visu Latvijā biju man tas, tagad 10 gados, kur es vispār esmu atradusies, kur es vispār esmu nokļuvusi. Ja, kas tas vispār tāds ir kaut kāds? Katrā ziņā, nav jau tie cilvēki slikti, bet es pati esmu kaut kur citur, par kaut ko citu interesējos, ja? Kaut kādus citu, gribēt kaut ko citu, ja? Nevis to, kur es esmu, kaut ko gribēt, ja? Jā, bet to gribēšanu, tas man vēl jātīsta, tā gribēšana. Kaut ko tiešām gribēt, tad pacelties, bet ko gribēt, ja? Man ir tāda sevi, ja es kaut ko tagad radīsies, man tā, tātad kaut ko gribēt, viņš vienkārši vispār piepildās jebkas. Ja es kaut ko dzīvē no sirds gribu, vienkārši man no sirdī tam ir jāienāk, un viņš vienkārši atrisinās 2 mēnešu laikā. Viss man dzīvē, kad viņš ir ienācis no tā brīža, kad viņš ir dziļi ienācis, viņš 2 mēnešu laikā attīstās. Viss apstākļi, cilvēki, viss notiek tā, ka tu vispār nesaproti, kur tas viss notika un kā tas vispār notika viss. Bet viņš kaut kur ir, bet saproti, ka to, ko es gribu, ka es jau sākumā pat nezinu, ko es gribu, viņš vienkārši dzimst. Un tad, kad viņš kaut kā smadzenēs piedzimst, nezinu, kur sirdī piedzimst, tad tas visi sadodās rokās un viss notiek, jā. Jo man ir tāda sajūta, jo tad, kad bija 30, tad notika, jā, tur lieli pagriezieni, 40, tagad ir 50, jo es jau esmu atkal tādā pašā punktā. Es vienkārši esmu atkal tajā. Un jau jūtu, ka tas, zini, kā tas ir, ka kādreiz jau esi bijusi 2 reizes jau šitādā stāvoklī. Tad atkal viņš jau jūt, jau ķermenis jūt, ka atkal kaut kas notiek. Jā, Dace, paldies tev par šo dienu. Ļoti pasakos tev. Tiešām. Es domāju, ka varbūt meitenēm arī noderēs. Noteikti liels paldies tev. Jo bez taviem komentāriem būtu grūti. Var jau lasīt no lauka. Bet tad, kad tu runā, tad es to enerģiju man vieglāk viņu uztvērt ir.
Nu, tu runā, man pēkšņi atnāk, ka šitais vajadzīgs ir, jā, un bez tās runāšanas ir tā. Parunāju un izbeidzās tā plūsma. Varbūt vēl pauzīt vajadzīgi, nezinu. Īsti nezinu, kā tas strādā. Kāpēc nenāk uzreiz viss? Tā, es domāju, ka starp tevi un mani, varbūt arī starp mūsu grupu, ja? Nu kā, mēs jau tagad kādu laiku esam kopā, rodās arī tā uzticība un tā enerģija. Viņa nevar rasties kaut kāda mēnešu, pat 2, bet saprotot tā regulāti kopā esot viss, ja? Tu jau kaut ko vienu pastāst, un tad tu tā cilvēks, es jau vairs nedomāju, neko es runāju, neko es vienkārši runāju, ja? Es nekādas tās, nu, vispār man jau nekad dzīvē nav tās, es vienmēr runāju, ko es runāju, es neprotu vispār izlikties, citi domā, ka es tur kaut ko tēloju, bet neko jau netēloju. Nu, jā, nu, tiksimies atkal nākošreiz, jā. Nu, liels paldies tev, pasakos tev. Nu, paldies, ka bijāt šeit. Jā, nu, tā līdz nākošu trešdienai. Jā, Efoša, es tev Afrikas pasakos, sinedēļa. jā, tiešām klausīšos brīvdienās ierakstu, pasakos tev. Paldies, atā, Jā, atā, atā. atā.